Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:11. Neviens nespēj saturēt mūs! Labdien! Radio 1 ēterā kā jau ik nedēļu izskan Radio 1 raidījums Bumba grozā par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Šonedēļ studijā esmu Elīna Elste, tāpat esam sazvanījuši arī basketbola kluba Jēkabpils komandas galveno treneri Edgaru Teteri. Sveiks, Edgar! Sveiki! Kā jau ik nedēļu vaicāšu, kā tu vērtē pagājušo spēli, kas šajā reizē bija pret basketbola klubu Jelgava? Jā, ko es varu pateikt par to spēli? Jelgava ir ļoti mums neparocīga komanda, ļoti neprognozējama komanda. Jā, un kas spēlē ar īso sastāvu, ļoti daudz izsildu metienus no disām. Šī brīdī, šī spēlē, tad neizdevās to apturēt, un viņi metā pirmajā puslaikā ar apskauzam precizitāti. Jā, mēs nonācām mīnusos, it kā visi spēli turpinājām cīnīties, un samazinājām rezultātu starpību, iespēja panākt pat neizšķirt spēles beigās, bet diemžēl pietrūka arī veiksmi. Jā, un rezultātā tika piedzīvots sāpīgs zaudējums. Uzvaras un zaudējuma jautājums bija attiecībā uz veiksmi, neveiksmi, vai tomēr bija kaut kādas mums problēmas komandā? Problēmas mums, protams, ka ir, un pie viņām jāstrādā, un ir lietas, ko mēs varam uzlabot. Un šī gadījumā, tā atkal spēlē aizsardzība. Atkal mēs zaudējām vairāk kā 90 punktus, ļāvām viņiem iemest, un līdz ar to rezultātā tika piedzīvots zaudējums. Bet es uzskatu, ka varbūt arī, lai arī mēs runājam pirms spēles, ka spēle būs grūti, es uzskatu, ka komanda kaut kur pēc šiem 4 uzvarām pēc kārtas mazliet bija atklābinājusies, pazaudējusi koncentrāciju, un tas arī varbūt bija par iemeslu zaudējumu. Kā tu vispār kopumā vērtē no paša sezonas sākuma, kā ir mainījies komandas spēles stils un kopumā, teiksim, varbūt tā neatlaidība ir palielinājusies, samazinājusies, kāda ir nostāja? Jā, sezonas sākumā un arī pirmssezonas spēlēs mēs noteikti rādījām labāk snieguma aizsardzībā. Jā, komandas saprot un uzbrukumā ir uzlabojusies, jādēļ mēs regulāri arī spēlēs gūstam vairāk punktus un punktus gūst arī plašāks spēlētāju loks. Jādēļ tādā ziņā es varu teikt, ka spēle ir uzlabojusies, bet mums ir daudz pie kā jāstrādā aizsardzībā. Jā, tāda aizsardzība ir tieši tas, kur mums ir jāpieliek, un mēs par to daudz esam runājuši, un esam strādājuši treniņos, jā, un arī vakar, un šodien aizsardzībai pievēršam īpašu uzmanību, tā ka es ceru, ka rīt spēlē Latvijas universitāti mums izdosies nospēlēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Bet aizsardzībā nekādas grandiozas izmaiņas nav gaidāmas? Tur viss ir niansēs. Jā, tad kaut kādās niansēs mēs zaudējām spēlē ar Jelgavu. Kā jau es teicu, Jelgava ļoti neprognozējama komanda. Iepriekšējā spēle pret Barānu Jāņas bija ļoti slikts, metodi ar ļoti sliktu procentu. Jā, spēle pret mums un mēs tik ceļš pirmajā puslaikā ar ļoti augstu procentu. Jā, un mēs tādos brīžos, kuros, piemēram, citas komandas grozam neuzbrūk. Jā, tāda viņa spēles stils ir tāds, un mēs šī spēlē nespējam tam pielāgoties. Jā, pašreiz turnīra tabulā mēs esam 7. vietā. Kā tu vērtē, cik mums reāli ir līdz sezonas noslēgumam sasniegt to stabilo vietu play-offā? Es joprojām domāju, un esmu pārliecināts, ka play-offā mēs būsim. Jā, tikai, kā es teicu, mums vairākos komponentos ir jāuzlabo spēle, un patreiz turnīra tabulā, protams, mēs skatāmies, mēs sekojam līdzi, bet patreiz situācija ir tik sarežģīta, ka kaut ko skatīties un rēķināt ir krietni pārāk. Sezona ir gara, sezona pat vēl nav pusē, un līdz ar to kaut ko rēķināt ir pārāk. Mēs ejam ārā uz katru spēli, cīnamies par uzvaru, un tuvosies sezonas beigas, tad mēs sāksim vairāk rēķināt. Tad šobrīd ir tikai jautājums par katru nākamo spēli un par katru nākamo spēli un par katru nākamo uzvaru. Labi, Edgar, lai tad jums veicās, un pat nevis lai veicas, bet lai izdodas vienkārši pierādīt to, ka jūs tiešām esat spējīgi un varat izcīnīt augstas vietas. Mēs to arī darīsim, paldies. Jā, paldies liels, un tad uz tikšanos citā reizē. Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Neviens nespēj saturēt mūs!
Un telefoniski esam sazinājušies arī ar biedrības basketbola klubs Jēkabpils valdes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču. Labdien! Labdien! Basketbola klubs Jēkabpils, ja tā var teikt, ir jūsu lolojums. Kā jūs raugaties kopumā uz kluba pašreizējiem rezultātiem? Jo turnīra tabulā mēs šobrīd esam 7. vietā. Jā, es esmu gandarīts, ka izdevās šo klubu nodibināt. Esmu ļoti gandarīts, ka pietiekoši liels atbalsts ir no Jēkabpils uzņēmējiem un arī redzot piepildīsās tribīnes no Jēkabpils cilvēkiem. Esmu gandarīts ar to, ka arī Jēkabpilieši, kaut gan viņi vēl tagad nav pamats sastāvā, bet viņi tiec tur būt. Un līdz ar to arī jaunākās grupas jaunieši, kas spēlē basketbolu, viņiem ir tagad stimuls tiekties uz meistaru komandu. Bet, ja jāsaka godīgi, es biju drusciņ gaidījis labāks rezultātus. Sastāvs mums nokomplektēts ir pietiekoši labs, pieredzes bagāti, kaut vai Vītols, Klebovickis. Es domāju, ka ar uzaicinātie viesspēlētāji no Amerikas arī nav tie sliktākie, bet kaut kas drusciņ klibo, vai tā ir psiholoģiskais kaut kāda nesagatavotība, vai kas. Es biju plānojis, ka līdz jauniem gadam mēs būsim kā minimums 5. vietā tabulā. Diemžēl esam 7. Bet varbūt tam ir kāds... Es ticu savai komandai, ticu, ka viņi spēs saņemties, ka viņi neatkārtos to, ko dotā momentā Rīgas Dāma ir atkārtojuši, ka ir bezcerīga pēdējā vieta, kad mēs esam tādi, un tik profesionāli un tik spēcīgi, ka mēs play-offā spēlēsim. Un tas ir galvenais mērķis. Es domāju, ka komanda to uzdevumu izpildīs. Vai tam, ka varbūt tie mērķi nav sasniegti tik ātri, tā kā tos vēlētos, varētu būt saistība ar to, ka tas klubs tomēr ir pilnīgi jauns, viņš ir no nulles izveidots bez iepriekšējās pieredzes? Jā, es varu pilnīgi piekrist, ja pavērtē kaut vai mūsu kaimiņu pilsētu, to varam saukt Valmieru, to pašu Jelgavu, jā. Pirmajos gados ar viņiem tie rezultāti nebija tādi, kāds noteikti vadība, tie, kas dibināja, tie, kas sponsorēja šo klubu, tādi nebija, bet ar katru gadu šo spēli uzlabo, jo tā ir liela atbildība no spēlētāja puses, jā, būt jaunā komandā, būt, kā saka, spēlēt savu atbalstītāju priekšā. Zinām, psiholoģisks slodzi ir, es viņus pilnīgi saprotu, un tāpēc mēs tā īpaši, kā tautā saka, nesprikstam un nekritizējam, jā, izprotot šīs lietas. Es domāju, ka tas pirmais gads ir tāds iešupošanās gads, jebkurā gadījumā mēs play-offā būsim, un uz nākotnes paredzu komandai lielu perspektīvu. Kopš sezonas sākuma jau ir aizritējuši vairāk nekā 2 mēneši. Vai jūs esat pamanījis un ievērojis, ka klubam ir kaut kāda izaugsme, teiksim, sākot no pirmajām spēlēm līdz pat pēdējām? Noteikti. Ja mēs tā panalizējam, kā tur sāka gan ar tām pārbaudas spēlēm, tad, kad klubs spēlēja ne savā laukumā, ne pie saviem skatītājiem, tie panākumi bija fantastiski. Gan Zviedrijas komanda tika vinnēta, gan Superlīgas Ukrainas komandas tika vinnētas, jā, bet sāk slīdēt kā, kad savu skatītāju priekšā mēs spēlējam. Un izaugsme ir. To mēs redzam arī pēc rezultātiem, jā, bet es varu atkārtot to, ka es biju cerējis, ka varbūt nepareizi cerēju, jā, ka tas rezultāts varbūt būs drusku labāks līdz jauniem, kāds viņš ir, bet viņš nav bezcerīgs, viņš ir tāds, kāds viņš ir, un es domāju, ka komanda pierādīs un būs tur, kur viņiem ir jābūt, 4. Vai jūs, vērojot spēles, esat varbūt kaut kādus sev secinājumus izdarījis par to, kas tad īsti pietrūkst komandai? Vai kaut kas netiek izdarīts līdz galam? Kur ir tas vājais punkts? Es domāju, ka mums ir, es neesmu profesionālis. Man ir grūti spriest par tieši profesionālajām lietām, jā, kas, kur, ko un kā, bet es domāju, ka tiešām tur pietrūkst uz laukuma tāda līdera, lai varbūt viņš nav līderis, kas met grozus, jā, bet tīri tāds psiholoģisks līderis, jā, un es domāju, ka tas pusotras mēnesis, kas izsit no ierindas Aigaru Vītolu komandas kapteinis, tas ir ar savu lomu nospēlējis ne ar pozitīvu. Vai jūs varat pastāstīt, kā jūs vispār vai apmeklējat visas basketbola kluba mājas spēles un vai vispār sekojat līdzi visām spēlēm?
Es sekoju līdzi, maksimāli sekoju līdzi, bet kaut kā ir iznācis tā, ka tajā brīdī, kad ir mājas spēles, es vienmēr atrodos komandējumā, ko sauc par Briseli. Manis vienkārši uz vietas nav. Svētdienās, kad tur notiek tās spēles, jā, ir bijis tas moments, ka tas ar, nevar atbraukt tīri objektīvi iemeslu dēļ, bet es maksimāli cenšos būt klāt un atbalstu komandu ar visām 4. Un tad vien atliek lasīt informāciju par to, kā tad spēles ir aizritējušas, vai ne? Lasu informācijas, man uzreiz menedžeris zvana, treneris zvana, līdzjūtēji zvana, kas ir bijuši klāt. Tā kā es nepārtraukti esmu, jo nav manis klāt, tad virtuāli es esmu klāt. Jā, tad jūs vienmēr esat lietas kursā par to, kas īsti notiek tajā mirklī un tajā sekundē un pēc konkrētās spēles. Vai jums basketbola klubā Jēkabpils ir kāds īpašs favorīts starp basketbolistiem, teiksim tāds, par kuru jūs tiešām turat īkšķis un sakat, jā, ka tieši viņš ir tas lielais malacis, varbūt izaugsmes ziņā, kurš ir izaudzis un pierādījis sevi? Jā, katrā ziņā ir man favorīti, uz kuriem es skatos ar lielu cerību un priecājos, ka viņi ir uz laukuma, diemžēl kaut kādā veidā viņi tik daudz, cik es vismaz būtu domājis, ka viņiem būtu jābūt. Viņi nav bijuši, jā, man priecē Leja. Leja Edgars, jā? Man priecē Leja Edgars. Es domāju, ka trenerim tomēr jāizšķirās, jāuztic viņam vairāk spēlēt. Viņš ir perspektīvas puisis. Perspektīvā es domāju, ka mēs arī arvien vairāk, es ceru, redzēsim Edgaru laukumā un, teiksim, pierādām Jēkabpils vārdu aizstāvam komandā arī starp pārējiem. Vēl tāds jautājums noslēgumam. Teiksim, kā jūs vispār, jūs jau minējāt, ka 4. mums ir jāiekļūst. Jūs tā tiešām varat teikt, ka jūs, teiksim, esat pārliecināts, ka šī komanda, šis sastāvs ir spējīgs to izdarīt? Slikts ir tas karavīrs, kas negrib kļūt par ģenerāli. Es domāju, ka jā, mēs to varam izdarīt. Potenciāls ir. Bet ir daudzi apstākļi, kas varbūt traucē tādiem drošiem soļiem iet uz priekšu, bet ir vēl laiks. Es ceru, ka mana komanda būs 4. Jā, paldies jums liels, ka runājāt ar mums, ka bijāt ar mums kopā. Es domāju, ka tiešām sezona vēl pat nav pusē, tāpēc basketbola klubam Jēkabpils ir visas iespējas. Paldies jums liels un tad jau uz tikšanos kādās citās reizēs. Visu labu! Atgādināšu, ka šodien Radio 1 raidījumā Bumba grozā mēs sazvanījāmies ar basketbola kluba Jēkabpils galveno treneri Edgaru Teteri, kā arī ar biedrības basketbola klubs Jēkabpils valdes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču. Vairāk informācijas, kā vienmēr, basketbola kluba Jēkabpils mājaslapā www.bkjekapils.lv. Uz tikšanos jau nākamnedēļ raidījumā Bumba grozā. Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs!